Cilvēki staigā pārasti šortos, tur, tā kā sievietes, mēs tur sagatavojam kleitas, smukas, jā, tur, lai, izcelties drusciņi, jā. Es neizcēlos, es staigāju šortos, man pilnīgi vienalga. Es staigāju šortos jau 3. dienā, es sapratu, ka tas ir bezjēdzīgi. Nekādas kleitas nevajadzīgi. Uz vakariņām var uzvilkt kleitu. Tieši par apģērbu, tas citu svarīgi varbūt arī tiem, kas brauc, jo es biju līdzi arī paņēmis garāku kreklu un arī 2 džempers. Es esmu prātīgais latvietis. Es braucu uz vietu, kur tu neesi bijis, ja pēkšņi vakarā ir augsts. Vilnas zeķis. Vilnas zeķis. Lietu sargu tev var iedot. Es neesmu, bet es paņēmu līdzi arī gadījumā vēl visādas drēbes un beigās nostaigāju. Principā tikai peldšortos, kas vīriešiem ir diezgan ērti, jo tur ir tik karsts, un tad krekliņā, kas pat nav tēkrēklis, kas ir tikai ar šaurām lencītēm, un tā, ja godīgi, tad izlīst ārā no tā bunkura, kur tu dzīvo, varēja, tā vislabāk ap 2 dienā, jo 10, 11, 12, tas bija tāds karstums, ka neizturām, un vienkārši neizturams karstums.